Kā izcept visgardākos pīrāgus un vissmalkākās smalkmaizītes? Pati galvenā ir kārtīgi uzraudzēta un izmīcīta klasiskā rauga mīkla. Gatavosim kopā! Sveiki, Māmiņa klubā! Es esmu Jānis Kairis, Kairu kafejnīcas saimnieks, un šodien, gaidot svētkus, lai visa māja smaržo, mēs pagatavosim speķa pīrādziņus, kardamona maizītes, kaneļa maizītes un magoņu maizītes. No šīs mīklas var tapt gan gardi speķa pīrādziņi, gan maizītes, un tai būs nepieciešamas sastāvdaļas. Sākam ar to, ka mēs dzīvo raugu. Raugu ņemam un sadrupinam gabaliņos. Pieliekam no mūsu daudzuma nosvērtā nedaudz miltus. Un atšķaidām to nedaudz ar zidro cukuru sīrupu. Kāpēc sīrups? Tāpēc, ka ar sīrupu šis process noteikti būs ātrāks nekā ar parasto cukuru. Un te vēl klāt pieliekam nedaudz siltu ūdenīti klāt. Un sajaucam visu šķidrā putriņā. Un raugu liekam siltā vietā, lai viņš sāk darboties. Kamēr man raudziņš rūks, tikmēr es sasvēršu visas lietiņas, kas ir vajadzīgas mīklē vēl atlikušās. Pienu un ūdeni lej katliņā un uzsilda līdz 40 grādiem. Pievieno izkausētu sviestu, sāli un cukura sīrupu. Tātad iesim skatīties, ko mūsu raugs ir izdarījis. Ļoti labi. Viņš ir pacēlies, es domāju, ka reiz 2. Un tad mēs pieviecam klāt miltus, kas arī īstenībā būtu forši, ja viņi nebūtu augsti. Jā, lai mums tā mīkla ātrāk rūkst. Un atkal mēs to darām ar rokām, jo nekas labāks par roku jau īstenībā nav izdomāts. Tad mēs pievienojam to raugu, kas ir jau tāds tā kā putu mākonis. Mīc ar rokām, līdz mīkla sāk atlekt no bļodas malām. Un saveļam tādā kukulītī, tādā apaļā. Bļodā iekaisam miltus. Tad to pārklāj ar tīru dvielīti un novieto siltumā uzrūkt apmēram 1 stundu. Kamēr mīkla rūkst, sagatavo pildījumu speķa pīrādziņiem. Sīki sakapā gaļu, sīpolus sagriež gabaliņos. Cik garšīgs būs speķīts iekšā, tik garšīgs pīrādziņš būs. Tas ir vecā patiesība. Šis pildījums mums ir gatavs. Tātad mīkla mums ir parūgusi, ja? Pacēlusies apmēram 2 reizes nekā bija. Tad mēs viņu sadalīsim 4 daļās. Pīrādziņiem, kardamona maizītēm, magoņu maizītēm un kaneļu maizītēm. Mīkla priekš pīrādziņiem. Mums vajag dabūt, pārvērt viņu pa tādiem apaļīšiem bumbulīšiem. Un tad mēs sagriežam strēmelītēs mīklu. Ja jums gadījumā līp nedaudz pie nāža vai pie galda, tad var pabērt miltus. Bet mīkla ir tik laba un vīga, ka principā šajā gadījumā tas absolūti nav nepieciešams. Sadala bumbiņās pa 5 līdz 10 grami. Jo mīklai patīk, ka viņu atspaida, ka viņu muļļā, ka viņu aiztiek. Bumbiņām mēs pārvaram atkal vieglu miltu puderīti pāri un izspiežam tā kā vidiņu tādu vietu priekš tā speķīšu. Tad mēs ņemam, uztaisam tādu vienu tā kā kotletīti un no tā spicā gala ņemam un liekam iekšā. Tā, lai tā teikt, maz neliekās. Jo speķa pīrādziņam jābūt ir ar krietnu pildījumu daudzumu. Un pīrādziņus tad mēs taisam šādi. Ņemam gaļiņu un ar rīkšķiem iestumjam iekšā. Un tad, kad mums tas speķīts iebās iekšā, tad to galiņu mēs aiztaisam ciet, vienkārši aizspiežam. Un tad noliekam un ar 2 rokas kustībām pīrādziņš ir gatavs. Vairāk neko nevajag. Jo vairāk mēs viņu muļāsim, jo nesmukāks mums viņš beigās paliks. Atrodam šuvīti. Šuvīti ir šeit. Šuvītei jābūt apakšā. Lūk šādi. Un tad mēs viņu noliekam uz pannas. Sanāk šitāds skaists pīrādziņš. Sagatavotos pīrādziņus novieto siltumā, vēlreiz uzrūgt apmēram 40 minūtes. Kad uzrūguši, pārsmērē ar sakultu olu un cep krāsnī 190 grādos, augšas un apakšas, kā arī ventilātora režīmā 10 līdz 12 minūtes. Bulciņu pagatavošanai sagatavo pildījumu. Istabas temperatūras sviestam pievieno cukuru un izvēlēto garšvielu.
Mīklu izveltnē plānā kārtā, pārsmērē ar pildījumu, aizrullē ciet un sagriež strēmelēs. Katru strēmelīti sarullē, izveidojot bulciņu. Sagatavotās bulciņas kārto uz cepam plāts un novieto siltumā uz 40 minūtēm vēlreiz uzrūgt. Pārsmērē ar olu un cep cepeškrāsnī 190 grādos, augšas un apakšas, kā arī ventilātora režīmā 10 līdz 12 minūtes. Pēc izņemšanas no krāsnes pārsmērē ar siltu cukura sīrupu, lai atjaunotu mitruma līmeni un piešķirtu spožu mirdzumu. Jā, gar malām tur riktīgi, lai ir. Un tad tie pīrāgi vienīgais līdz vakaram viņi droši vien nestāvēs, jo viņi ir tik garšīgi, ka viņus, man liekas, tā vien gribās apēst, nodegustēt, nobaudīt, Anna, vai ne? Jā, mazliet izdekorēt, tad nobaudīt. Nu, un tad, ko tad darīt? Un tad vienkārši mīlīgi pavadīt vakaru visiem kopā pēc svētku itlītes. Man liekas, visiem kopā. Ar saviem mīļajiem. Jā, Ziemassvētki ir par svētkiem kopā. Tieši tā. Lai tev priecīgi svētki. Atā! Anna, priecīgus svētkus! Atā!